Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Dieva spēkā, gudrībā un vadībā. Šodienas rakstu vieta. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas Kungs. Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Jesajas 55. nodaļa, 8. līdz 9. pants. Šodienas pārdomas. Dievs katru cilvēku rada ar īpašu uzdevumu. Viņš katrā cilvēkā ir ielicis dievišķu sapni, uzdevumu, kas jāpaveic šajā īsajā laikā uz zemes. Mums ir jābūt ļoti atbildīgiem, jo tā augļus mēs baudīsim pat mūžībā. Vai citu viedokļi ir likuši tev apslāpēt sapņus, kas rosās tevī? Vai uzdevums, kas deg tavā sirdī, ir atlikts citu cilvēku iespaidā? Apzinies, ka dzīvē vienmēr būs kritiķi un pesimisti, taču tu nedrīkst pieļaut, ka cilvēki nosaka tavas dzīves sasniegumus. Kad Dievs tavā sirdī ieliek sapni, atbildība to piepildīt gulstās nevien uz citu, kā tikai uz tevi. Svarīgi, ka Dievs vienmēr mums uztic lielākus uzdevumus, kā mēs spējam sasniegt, jo Viņš vēlas, lai mēs tos sasniedzam kopā ar Viņu, Viņa spēkā, gudrībā un vadībā. Šodienas lūgšana. Mīļais debesu Tēvs, paldies, ka esi ielicis manī tavus sapņus, kas ir pats labākais manai dzīvei. Es atsakos ieklausīties neticības un negatīvismu balsīs. Tā vietā es apņemos ieklausīties tevī, jo zinu, ka tu mani ļoti mīli un dari visu, lai es piepildītu savas dzīves uzdevumu un būtu patiesi laimīgs. Jēzus vārdā. Āmen.